Tā mēs esam stāvlaukumā apskatīties mašīnas, kuras varētu iegādāties. Jā, tām te viss ir kaut kur bijis. Tas ir laikam gaismiņas kaut kāds. This is from some kind of like flashing lights or something, yeah? Oh, yeah. That would be, yeah, the lights. Jā, te viducī visām tas vidus tur nav. Te ir kaut kāds lodes caurums, visticamāk. Iedvesmojoši. Nē, nu, protams. Nē, nu tā kā ritīgi. Normāli. Tas jau ir tas, ar ko mēs te rēķinamies. Tas diez ir. Te kaut kas ir līs ārā kādai. Jā, šitā arī, kur aizmugurē stūris nav. Tu domā, tādu stūri nevar uzlikt vienkārši? Kurš? Ir kā viss normāli. Well, I got a key from that as well. No, there won't be a... Aizturē televizors. Protams. Jā, viss ir ļoti bēdīgi mazam bērniņam. Jā, no motors izklausās labi. Tā, šitāds izskatās police departmenta punkts, kur ir viss mašīnas, ko viņi tirgo izsolē. Nu, mēs visi apskatījāmies. Tālāk. Priecīgs! Jā. Ļoti. Es būšu vēl priecīgāks, tad, ja viņš strādās labi. Nu, uzminiet, kura no visām šām mašīnām tagad būs mūsējā? Kura no visām šām mašīnām būs mūsējā? Šitas Chevys ar lodes caurumu kapotā. Tagad būs mūsu jaunā mašīna. Šito mēs tikko nopirkām. Gustavs pirmoreiz brauca mūsu jauno mašīnu. Šādi zīmīt mums ir. X, K, Z. Un 4. Varēja būt XVZ, būt labāk. Kas ir BZ? Ko tas nozīmē te? Nu nekas, ievāksimies tur. Un tad es sāku pirkt daudz dažādus instrumentus. Krāšu viņas garāžā, milzīgā čupā. Mums tā garāža nav tik liela. Nekas, viņa kļūst ar katru dienu ar vien mazāk. Tu domā šodien jau sāk Gudvilā pirkt instrumentus sev? Vēlāk. Pagaidīs bišķiņ. Man bagažniekā vienkārši ļoti laba vieta, kur viņas glabāt visu. Jā. Tur ir tieši tik daudz vietu, lai nebūtu vieta nekam citam vairs. Mēs nevarēsim tā kā tā sieviete, kas aiz muguras tās puķis liek bagažniekā. Ja, nu, tur arī var salikt puķis. Nav problēmas. Tev bija 2 paciņas, jā, tām skrūvām? 3 paciņas kopā. Tātad šitā mašīna ir tā, ar kuru mēs te tagad braucām gandrīz mēnesi. Hyundai Palisade. Nu, normāla mašīna, bet tā kā es tādā baigajā sajūsmā neesmu, man viņa bišķiņ krīt uz nerviem. Kas man konkrēti krīt uz nerviem, tur kaut kādas lietas, kā viņi darbojās un kā viņi brauc. Vienkārši nav tāds komforts. Protams, Gustav, protams. Bet šito vēl es neesmu izprovējusi, tā ka nemāku pateikt, kā šis brauc. Gustavs teica, ka brauc cietāk. Mēs visādas mašīnas esam īrējuši un ar visu kaut ko braukuši. Nu, dzīvē mums ir bijis tikai šitas te Chryslers Grand Voyageris, Dodge Chargers, Volkswagens. Neatceros, kāds tas Volksiņš mums bija. Kāds bija sarkanais burbulis, ar ko mēs braucām, kāds viņam bija? Turāns. Turāns. Tur ir pilns Tas ar laikam bērniem. arī viss. Es zinu, ka tur ir pilns ar bērniem. Viņi tur visu laiku slēpjās. Nu jā.
Un man liekas, ka tas arī no mašīnām ir viss, ka mums nekas cits vairāk. Džips Grand Cherokee vecais mums bija tāds. Nepilnpiedziņas, visi prasīja, vai viņam ir pilnpiedziņa, ne, viņam nebija. Neviens man neticēja, pircēji neticēja, bet beigās mums izdevās viņu pārdot, man liekas, par kodiem 450 eiro čalītim, kurš bija šausmīgi priecīgs un neticēja, ka mēs viņu tik lēti tirgojam, bet viņam pašam bija šrots, tā kā viss jau skaidrs, kas ar viņu tur notiks. Nu, lūk tā, tagad brauksim uz Dallasu, atdosim Paliseidu un brauksim visi ar vienu vaģīt mājās apakaļ uz Winnsboro. Vēl 2 nedēļas Winnsboro, tad mēs pārceļamies te uz Greenville, Teksasā, uz Minku ielu. Automašīnas labākā sastāvdaļa. Personīgais ieroču seifs aizmugurē. Var glabāt ieročus un dažādas citas vērtīgas mantas. Ko tu teiksi, ja? Nē. Nē? Ok. Varam apsveikt jauno auto īpašnieku ar viņu pirmo mašīnu ASV. Pastāstīsim bišķiņu par to, kāda mums te bija pieredze vispār ar mašīnu skatīšanos, kāds kopumā ir tas tirgus tajā vietā, kur mēs esam. Tātad mēs šobrīd atrodamies Winnsboro, mazliet ārpus Winnsboro pilsētas Teksasā, un Amerika ir tik ļoti interesanti ar to savu tirgu un vispār visu to, kas te notiek, jo es teikšu tā, skatoties uz gan uz mašīnām, gan mēs tagad arī daudz esam bijuši visādās vietās, kur visu kaut ko var iegādāties, visādas vintage lietas un tā tālāk. Cilvēki šeit ir baigi gudrie, viņi zina praktiski tā kā par to lietu, ko viņi taisās iegādāties, viņi ir baigi izglītoti, un es teikšu, ka es viņiem ar savu izglītotības līmeni līdzi neturu, jo man interesē dzīvē tās manas kaut kādas konkrētās lietas, kas ir māksla un mākslas materiāli, tetovēšanas materiāli un tā tālāk, visas tās tehnoloģijas, bet, piemēram, pa mašīnām es baigi gudrā neesmu pieredzi, man ir bijusi tik daudz, cik neatceros, cik gadus te es ar tām mašīnām braucu, nu gan jau ka vairāk kā 10, pa visu to laiciņu, tātad mums ir bijis tas mūsu Chryslers, kuru tur esam remontējuši pietiekami daudz, un esmu palikusi uz ceļa ar noplīsušu ģeneratoru siksnu, kur skaidrs, ka tad tur, piemēram, akumulators nelādējās vai stūre negriežās. Nu, visādas tādas lietiņas ir piedzīvotas, un esmu braukusi ar absolūtu nolaidību ar mašīnu, kurai eļļa pilnīgi beigusies, kur ir tā kā jālej pavisam. Atkal eļļas uzpildi jāveic līdz, tur vispār ir kaut cik eļļa iekšā līdz atzīmē. Nu, visādi prikoli ir bijuši, un tā kā apmēram kā skan tāds bojāts motors, nu, tik daudz es tā kā saprotu, bet, nu, vairāk es īstenībā šajā gadījumā uzticēšos savam vīram, kurš katrā lietā, kad kaut kas notiek, kad ir kaut kādas problēmas, viņš arī tajā visā iedziļinās. Es tikai smaidu un izliekos, ka es kaut ko saprotu, un mulstu katru reizi, kad mēs braucam pie mūsu meistara. Starp citu, mums baiglabais mašīnu meistars ir Latvijā Valdis. Žēl, ka viņš nav te, bet, nu, cerēsim, ka ne, jums jau nevajadzēs meistaru, baigi labi viss ir. Bet, nu, ko tā par to pieredzi pastāstīsim. Sāksim ar to, ko mēs vispār skatījāmies un kur mēs skatījāmies. Tirgus ir plašs, mašīnas nopirkt var, bet arī to pircēju ir daudz un ir baigā konkurence visās malās, kur tu skaties, tur jau kādi vēl 10, kā arī acu skati ir tās mantas iekārojuši. Kur mēs skatījāmies automašīnas, ar ko mēs vispār sākām? Man liekas, ka mēs jau sākumā ļoti ieciklējāmies jau uz to izsoļu lapu. Es esmu pilnīgi izsoļu cilvēks, teiksim tā, arī Latvijā es esmu iegādājusies vairākus īpašumus izsolēs, un tāpat arī šeit
Es uzskatu, ka izsoles vispār ir super izdevīga lieta, super izdevīga vieta. Es atradu, izrakāju visas platformas, kur izsoles notiek, kārdināju savu vīru ar viņām, sūtīju viņam daudz dažādas linkus, līdz viņš arī pavilkās uz to visu. Jā, nē, nu, es piekritīšu, droši vien tas varētu būt izdevīgi, nu, teiksim, protams, tā vērtība jau tās izsoles laikā diezgan ievērojami pieaug, jo to interesanti ir daudz, bet lai vai kā, nu, es tā domāju, ka mums ir izdevies diezgan izdevīgs darījums, nu, vismaz, ja salīdzina ar caurmārā cenām, kas ir pieejamas. Pirmā lieta, kas ir izdevīga, jau ir tā kā, tad, kad tu piedalies izsolē, tu apzinies, kādas ir tavas spējas, iespējas, cik tu esi gatavs, par ko maksāt, cik tev ir nauda, un tu, nu, mūsu gadījumā mēs izprintējām failu ar variantiem izsolēs, kurus mēs izskatījām, kurās mēs pieteicāmies un piedalījāmies un nosolījām. Katram variantam mēs pierakstījām klāt to cenu līdz kādai summai mēs esam gatavi iet. Šajā izsolē mēs palikām zem šīs summas un es uzskatu, mēs esam uzvarējuši ar to. Teiksim tā, lai saprastu, no kā mēs viņu ieguvām, mēs paņēmām datus, kas ir pieejami, pieņemsim, par cik dīleris vidēji būtu gatavs uzpirkt šādu automašīnu, cik viņu varētu pārdot privātā tirgu pēc tam. Un, nu, paņēmām kaut ko pa vidām ar domu, kad, lai mēs nepārmaksātu par to, ko varbūt var nopirkt tāpat. Un sliktākajā gadījumā varbūt vēl varētu kaut cik adekvāti pārdot, ja, teiksim, mēs izlēmtu viņu mainīt vai varbūt vienkārši gribētu nopelnīt. Nu, šeit cilvēki braukā ar ļoti, ļoti jaunām mašīnām un svaigām mašīnām. Protams, es saprotu, ka lielākā daļa cilvēku mašīnas šeit iegādājas uz kredīta, ja es pareizi saprotu. Varbūt tevī tā kā pērk. Es domāju, ka liela daļa cilvēku, jā, nu šeit ir liela tendence dzīvot uz kredītu visās jomās, tā kā tas ir. Ok, bija arī tādas lietas, kas mums bija kā pārsteigums. Viens ir tas, ka šeit nav jāiet apskates. Pastāstīs sīkāk lūdzu par apskatu. Jā, nu pilnībā tehniskā apskata privātajiem transporta līdzekļiem ir atcelta no šī gada 1. janvāra. Līdz ar to nekādas prasības. Nu jā, mašīna principā var braukāt, kā viņi grib apkārt. Nu, droši vien, ja viņi neatbilst kaut kādiem, nu, ļoti, teiksim tā, pārspīlēt neatbilst noteikumiem, noteikti, ka policija tev var pa ceļam apturēt un, protams, uzlikt varbūt sodu par to, bet principā tehniskā apskata ir tevis paša ziņā. Tehniskās apskates nodeva ir aizstāta ar nodevu, kas ir nosaukta tehniskās apskates aizstāšanas nodevu, lai tu turpinātu viņu maksāt, bet apskata faktiski nav jāiet. Noteikums neatiecās uz komerciālo transportu, tātad tam vēl joprojām pārbaudas tik veiktas. Bet tātad iegādājoties automašīnu, ja tu mašīnu pēc no dīlera, tad principā tu saņem mašīnu, kur jau ir viss ar numuru zīmēm, un tā kā tu samaksā visas nodevas dīlerim, un viņš visu izdara tavā vietā, vairāk vai mazāk. Bet šajā gadījumā pērkot izsolē vai pērkot no privāta personas, tu dabū pliku mašīnu bez numuru zīmēm, bez nekā. Online tu vari aizpildīt saucās tranzīta atļauju, kas kaut kas mazliet līdzīgs vienas dienas atļauja Latvijā, kas tev atļauj to automašīnu lietot. Bet tā atšķirība ir, ka tu viņu var lietot bez numuru zīmēm braukt. Tā kā tu viņu aizbrauc un savāc, kur tu gribi, un pēc tam tev ir 5 dienu laikā jāaizbrauc uz savu vietējo nodokļu departamentu un jāsamaksā nodoklis par viņas reģistrēšanu, un tad tu dabū numurzīmes. Nodoklis par reģistrēšanu bija salīdzinoši diezgan augsts, bet, nu, protams, šeit tās maksas par jebko ir salīdzinoši krietni augstākas. Es varbūt līdz galam nepiekritīšu, jo savā ziņā tas nodoklis par reģistrēšanu ir tas pats, kas PVNs Latvijā. Jā. Jo tas ir sales tax, tas ir pārdošanas nodoklis, kas kaut kādā mērā aizstāja PVN Latvijā. Un ja tu būtu pircis jaunu automašīnu no dīlera Latvijā, tu maksātu 21% PVN. Jā. Šajā gadījumā nodoklis ir 6,25%. Tā kā tas ir nosacīti lēts. Varbūt pērkot no privātpersonas Latvijā, protams, nodoklis nav nekāds jāmaksā, tad tas varbūt liekas daudz, bet... Nu jā, tas ir tieši skatoties šādā rakursā, ja tu tā kā skaties uz precīzām pašām darbībām, kuras tu dari Latvijā un nosauc viņas tieši tajos vārdos, tad salīdzinoši ir augstāka summa. Protams, ja tu salīdzini to, ka tev nav tur jāmaksā ikgadējais nodoklis vai apskats, jāiet loģiski, ka tu uz kaut ko ietaupi, uz kaut ko vairāk samaksā.
Gala rezultāts, manuprāt, ir diezgan līdzīgs, vai ne? Jā, nu, šobrīd mums ir ļoti dārga apdrošināšana, kas pamatā, cik es noprotu, ir dēļ tā, ka mums nav vietējās vadītāja apliecības vēl, ka mēs arī, protams, nav nekāda vēstura šeit, ko apskatīt. Savukārt, ietaupīt mēs varam to, ka Teksasā, teiksim, automašīnas nodokļu nav nekāda gada maksa par mašīnu, tā kā ņem cik lielu gribi. Es pat varētu pieminēt, ka šeit ir nodoklis lielāks, ja tev ir elektroauto. Jo elektroauto ir jāmaksā papildus nodevu, viņi reģistrējot ar domu, ka tu neiegādāsies degvielu, tāpēc tev tiek jāmaksā uzreiz, kā teikt, avansā par to, ka tu nepirks degvielu. Jā. Un, nu jā, tad ietaupot uz to nodokli, samaksājot vairāk par apdrošināšanu, teiksim, ka tas net rezultāts ir, aptuveni pa nulēm. Kā tev liekas, tā, ka mēs braucām pa ielām, piemēram, vakar mēs izbraucām cauri Dallasai, ja? Mēs Dallasā pavadījām kāds, manuprāt, 5 stundas uz ceļa, liela pilsēta, ilgi jābrauc. Daudz visādas mašīnas redzējām, tas īpatsvars elektromobīļiem pret degvielas mašīnām. Dallasā bija daudz elektromobīļu. Diezgan daudz, ņemot vērā, kad ikdienā redzēt viņus vispār nekur nevar, izņemot dažas Teslas. Un Cybertruckus, kur ir salīdzinoši daudz. Cybertruck ir tiešām daudz. Bet, iepriekš bērni tā kā baigi sajūsminās. Tagad viņi joprojām vēl sajūsminās par Cybertruckiem, bet jau tā kā, ka tu brauc, pat viņi mēdz būt vairāki viens otram blakus uz ielas, bet te arī viņi ir salīdzinoši krietni vien lētāki nekā Eiropā. Jā, bet kopumā, protams, ļoti maz to elektromobīļu. Bet, tas arī ir loģiski, jo, degvielas izmaksas šeit ir ļoti zemas. Ja tu vari degvielu ieliet pa kaut kādiem 60 centiem, 50-60 centiem litrā, kāpēc, lai tu ieguldītu daudz vairāk naudas elektroautomašīnā? Protams, tas vienkārši tas degvielas kults šeit vairāk pastāv nekā elektromobīļu kults, jā. Droši vien Kalifornijā būtu cits bilde. Ak, Dievs, es atceros, kā mēs pagājušreiz iebraucām Kalifornijā, un man bija tāds ātri braucam ārā, cik tur bija ārkārtīgi dārgi degvielas. Nemaz negribu zināt, cik šoreiz viņi ir dārgi. Mēs īstenībā taisamies pēc kaut kāda laika aizbraukt uz Kaliforniju, palūrēties, kas tur notiek, un mums tur vienas darīšanas ir San Francisco. Man ir baigi tumšais ekrāns. Jā, man skās, ka man nav baterija vairāk. Bet pagaidām, tā kā mēs vēl tur nebraucam, te jau redzēs, cik tur tagad tā degviela maksās. Bet, viņi pagājuši, toreiz, kad mēs bijām, tas bija, teju vai 2 reizes dārgāk viņi bija. Konkrēti. Jā, droši vien, ka nekas diži nav mainījies. Ja viss ir palicis dārgāks, vienkārši būs vēl dārgāk. Jā, īres mašīnu vakar atdevām, esam priecīgi par to, ka mums beidzot ir tā kā pastāvīgs savs auto, nekādu kredītu maksājumu, nekā tādu, un Latvijā es neredzēju pārdošanā tādas auto, man nav iespējas salīdzināt to, cik viņš šobrīd maksā. Kā domā, šī sistēma strādā? I don't know. It could work, it could not work. Esam atgriezušies tumsā vakarā. Mums vajadzētu kaut kā nobeigt šo video. Viena lieta, ko es varu vēl parādīt un ko mēs varam pastāstīt, ir tas, ko mēs iepriekš nepieminējām. Kur gan mašīna šī ir? 19. Tad, ka vāģis diezgan svaigs. Kad mēs devāmies tātad pēc izsoles samaksājuši, devāmies pakaļ mašīnām, mums iedeva širādu aploksni, širādu čupu ar visādiem papīriem iekšā. Tas ir no servisa. Viss, kas ir ticis darīts. Viss ir šeit, šajos papīros redzams un izlasāms. Tāpat iekšā arī mašīnai uz stikla ir uzlīme ar to, kad pēdējo reizi ir mainīta eļļa un kad viņai ir nākamreiz pie kāda nobraukumēļa jāmaina. Tā kā baigi jaudīgi viss. Jā. Vai tev vēl kaut kas ir sakāms, jo man šķiet, ka tu esi sagūris? Tikko baigi runātīgais bija. Pārgāja. Es esmu samulsis. Tu esi samulsis. Tev traucē bērnu fonā? Jā. Jā. Tas arī kaut kāda kamera, man liekas, kas tas stāv, tas mazais sodiņš. Jā? Varbūt viņi mums novēros. Varbūt.
Tikko ieraudzījām, ka mums te mašīnā iekšā kamera. Nevarēs neko neķītru mašīnā darīt, visu filmē policija. Mašīnā it kā ir arī GPS, bet kaut kā mums viņu neizdevās piedarbināt, nesapratām tur kaut kas, vai nu jāabonē vai kā. To mums vēl ir jāizpēta, un tātad bagažniekā ir tā ieroču kaste, aizmugurē ir 3 vietas, kur sēdēt, un priekšā uzminat, cik vietas ir priekšā arī 3 vietas. Izrādās šito te foršo vidu var pacelt uz augšu, un te ir vēl viena sēdvieta ar jostu. Atpakaļ gaitu un visus pārējos tur neitrālo un tā tālāk regulē ar šo brīnišķīgo daiktu. Starp citu, man būs vēl jāiemanās. Es jau tikko sāku pierast pie pogām, tagad jāpierod pie daikta. Nu, daikts ir foršāk. Man vienmēr patīk daikts. Jā, bet ir jautri. Un ļoti labi viss kontrols ir priekšā, bērni aizmugurē nevarēs neko plēst un laust un tā tālāk. Kopumā mūsu pieredzēji es izsoles auto iegādes pieredzē dod 10 no 10. Man ļoti patīk. Riktīgi laba mašīna, ļoti laba cena. Viss vienkārši super, ļoti laba pieredze. Nu, tā kā es apzinājos, ka es automašīnu nopērku no policijas iecirkņa. Un es pieņēmu, ka viņi visu dara pēc likuma burta, pēc likuma panta, un ka visas apkopas ir laicīgi veiktas, un ka tā kā šī mašīna ir labā stāvoklī. Gustavam bija mazliet citas bažas un citas domas. Es biju tā super pozitīvā, kurai, jā, viss būs lieliski, neraizējies, pērkam tik nost, jebkuru policijas mašīnu, viņas viss darbosies un būs brīnišķīgā stāvoklī. Nu, protams, izņemot to, ka iekšā mašīnā viss vienkārši izrauc ārā un vidū vadi karājas. Bet kā tu vērtē šo pieredzi? Es domāju, ka viss ir ļoti labi. Šobrīd ar katru dienu braucot, liekas, ka viņi brauc labāk. Ēd ļoti daudz degvielas, bet skan brīnišķīgi. Un tā kā kopumā viss ir kārtībā. Cerams, gan jau, ka būs arī viss kārtībā. Kopumā viņai nobrauktas ir kaut kādas nedaudz vairāk kā 4000 motorstundas, kas nozīmē, ka tas nav ļoti daudz, jo palasot internetā ir cilvēki pirkuši mašīnas, tur ir 9000 stundām un tā. Tā kā es domāju, ka ir ok. Jā, pirmā pieredze pagaidām ir laba, un tās mašīnas, kas bija autoplacī, es tur vienu mazu video biju ielikusi ar mašīnām vienu mašīnu autoplacī, ko es tur uzfilmēju. Viņas bija tāds biedējošas, bet viņas arī bija stipri lētākas. Mēs, katrā ziņā mēs divreiz lētākas. Viņas bija divreiz lētākas, bet viņas arī bija vairs ne 6 gadus vecas, bet vecākā bija 21 gadu veca un mazāk vecā bija 17 gadus veca. Tā kā, Tā kā mēs pirkām Dodge Chargeri 14. gadā, viņš bija 10. gadā ražot mašīnu ar 4 gadus svaigu mašīnu, tātad mēs ļoti daudz gadus braucām, praktiski neko viņai nedarījām. Tā kā riktīgi daudz gadus mēs viņu pārdevām tikai šogad, un tagad ir 25. gads, tā kā rēķinēt paši, baigi, tā kā ilgi nobraucām, riktīgi izdevīgi, un tāpēc mēs arī pieņēmām lēmumu pirkt šo mašīnu, kas varbūt bija mazliet dārgāka, bet tajā pašā laikā viņa ir stipri krietni jaunāk nekā viss pārējais, ko mēs skatījāmies, un mēs arī tā kā cēram un rēķinamies ar to, ka viņai kādu laiciņu nevajadzēs ķerties klāt. Loģiski, ka tur parastās apkopas viss būs jāveic, bet cerams, ka nebūs tā kā man beigās bija, ka man bākā vairs pēdējo gadu nevarēja redzēt, cik degviela palikusi, un tad sanāca citreiz uz ielas palikt ar tukšu bāku. Bet, jānopērk āķis. Jā, tas āķim vieta ir, bet āķis pats nav. Kā jau Amerikas sistēma, āķis ir tāds iespraužams, viņš nav klāt pie mašīnas, tā kā Latvijā visiem līkumots. Līdz ar to caurums, kur viņi likt ir, pats āķis nav, maksā viņš ap $30, tā kā nav traģēdija, bet un tad viņi vienkārši... Iečakoja? Es pastījos internetā, jā. Viņš vienkārši iemaucās iekšā, nostiprinās, un viss tur nav nekas, nezinu, jāskrūvē, jāmetina vai vēl nezinu, kas jādara. Vai ne, jo mazāk, jo labāk.
Un tā, un vai mēs plānojam drīzumā iegādāties citu mašīnu? Nu, nevis citu, bet vēl vienu. Es domāju, ka ņemot vērā apdrošināšanas izmaksas, nē. Bija sākumā doma, ka varētu paņemt 2, bet šobrīd es domāju, ka nē. Čist nē. Laikam mēs te tā, jāpavar durvis, citādāk mums te tā gaisa. Man būtu gribējies, lai ir tā kā bija Palisadeam iekšā, ka aizmugurē ir 2 sēdvietas, kas ir atsevišķas, un tad aizmugurē vēl 3. Diemžēl, protams, šādā modelī tādas sēdvietas, tāds izvietojums nav iespējams, bet tas bija daudz ērtāk priekš 3 bērniem, kas visu laiku kaujās savā starpā. Tur vajag Suburbanu tad. Jā, vai arī to GMC. Kas bija interesanti, GMC mēs nevarējām iegādāties. Tehniski mēs varējām, bet ar visu to, cik mums bija laika palicis, lai atdot šo te īres auto, viņam bija tāda lieta kā tituls. Nu, titles, tas ir īpašumtiesību dokuments, tas ir tā kā tāda. Jā, nu... Viņš arī izskatās kā certifikāts. Es saprotu, viņam bija tā kā citādāks titles. Jā, viņam bija titles, ka viņš ir bijis cietis avārijā. Šis bija clean title, un tas bija savage title, kas ir tā kā būtībā lūznis. Nu jā. Nosacīt lūznis. Viņš bija pilnīgi svaigs un labs un braucams. Kā jūs redzējāt video, tad viņš bija lieliskā stāvoklī un tur viss bija brīnišķīgi un īstenībā no visām mašīnām tā bija vislabākā. Tā nebija policijas mašīna, tā bija atņemtā, bet viņam bija tātad šis te tituls lūznis un Amerikā tu nevari ar tādu braukt. Tev ir jāiziet speciāla pārbaude, kur apskatās, kā tu esi to mašīnu remontējis. Tu nedrīksti viņu būt taisījis no zaktām detaļām, un tev ir jābūt visiem čekiem, viņam ir jābūt remontētam oficiālā salonā, Tā kā mēs tur vispār neko nevarētu pierādīt, tad mēs šādu mašīnu izlēmām neiegādāties, jo tas būtu baigais risks, un viņai jau bija pietiekama augsts cena, tad, kad mēs sākām vispār solīt par jebkuru no šiem auto, ko mēs skatījāmies. Konkrēti no tā policijas laukuma mēs 3 auto skatījāmies, mēs pēc tam vēl 2 mašīnas braucām skatīties tajā autoplacī, bet autoplacī tā kā nolēmām beigās neiegādāties, jo tās bija viens no vecākajām mašīnām, viņas gan bija varbūt lētākas, bet tagad, ņemot vērā, cik mēs samaksājām par apdrošināšanu, tad skaidrs ir tas, ka šobrīd mēs tikai ar vienu mašīnu braukāsim, jebko vajadzēs, pagaidīsim, lai nav vēlreiz tā nenormāli zvērīgā summa jānoliek par apdrošināšanu. Bet tāpēc mēs arī gribam pēc iespējas ātrāk censties sakārtot visu pārējo, dabūt tās vietējās tiesības, kuras mums pāris mēnešu laikā ir jānokārto un kuras mēs varēsim braukt un likt vēl pēc 4 dienām. Tad mēs būsim šeit bijuši pietiekami ilgi, lai varētu iet un to darīt. Nē, vēl pēc mēneša. Pēc mēneša? Tāpēc, 30 dienas. Tāpēc, ka mēs nevarēsim pierādīt, ka mēs esam šeit bijuši 30 dienas. Ir jābūt dokumentiem. Tas nekas, ir jābūt 2 dokumentiem, kas apliecina to, ka mēs dzīvojam šeit 30 dienas. Šobrīd mums sanākais dokuments ir šī automašīnas īpašuma tiesības no vakardienas. Līdz ar to tiesības mēs varēsim... Mājas ir no Airbnb neskaitās? Nē, jo tas nav nekāds dokuments, kur ir mana adrese vietējā norādīta. Ir jābūt 2 dokumentiem ar vietējo adresi. Tiesības liksim vēl pēc Tiesības būs tikai pēc mēneša. Es šodien biju aizbraucis pieteikties uz viņām, gribēju viņas nokārtot, bet mani atraidīja diezgan dāma, ļoti centās man iestāstīt, kā un kur es varētu vēl meklēt iespējas. Un viņi pat ieteica, ka es varu cashā pataisīt, jo tam nevajagot adresi, un tas arī der kā apliecinājums, bet tas nemainīt lietas būtību, kas viņi dabūtu šodien, un viņš tā kā nepalīdzētu ar tiem datumiem. Bet, Jā, viss šīs pieredzes ir ārkārtīgi interesants, un ļoti labi ir tas, ka ir tas laiks uzkrāt visas zināšanas, akumulēt viņas, pielietot viņas dzīvē, lēni prātīgi mājās izskatīt visus likumus un visus. Starp citu arī šodien piereģistrējām uzņēmumu Amerikā. Jā. Laikam šodien, jā. Šodien vakar, šodien iespējams. 2 dienas tā kā darbojās. Viņš vairākas daļas ir štats un ir valdība. Štats, man liekas, bija vakar un šodien bija valdībā. Viens oficiāls uzņēmums šeit, ar kur mēs darbosimies, ar kur es darbošos savā Etsy shopā. Bet tagad tas mums arī šobrīd jau
Gustavam šobrīd jau ir šāda pieredze te uz vietas to visu uztaisot. Un, Kopumā vienkāršāk nekā Latvijā. Mēs negribam salīdzināt Latviju un Ameriku. Mēs gribam salīdzināt tās lietas, kas ir interesantas. Jā, tas man ir interesanti. Jo nenoliedzami ir daudz lietas, kas šeit ir sarežģītākas, bet šī bija viena lieta, kas man pārsteidzoši, bet bija daudz vienkāršāka. Jā, pēc tam mēs pastāstīsim arī savu piedzīvojumu, kā bija noīrēt māju. Mēs pavisam drīz pēc pāris nedēļām pārceļamies uz permanentu dzīves vietu. Mums izdevās ātri izvēlēties, ko mēs gribam, bet to dabūt nebija tik ātri un tik vienkārši, kā to būtu iespējams izdarīt Latvijā. Te ir dikti jāpierāda viss kaut kas, lai tu varētu saņemt šīs tīras tiesības, bet izskatās, ka mums laikam beidzot ir izdevies. Pēdējais tikai jāsagaida datums un atslēgas jādabū un viss. Lūk tā, man liekas, ka mēs esam visu pastāstījuši. Process bija ritīgi inčīgs, mašīnā esam, mašīna brauc, viss varši. Es vēl nereiz neesmu braukus pildīt degvielu. Mazliet biedē daži no tiem benzīntankiem. Tas pēdējais. Jā. Tur visas mašīnas, kas tur bija, visās izstas. Bet es biju ļoti tuvu pie Dallas lidostas, un viņi braukāja ar salīmētiem buferiem, ar dukteipu, un tie cilvēki izskatījās interesanti. Bet, ļoti liela benzīna bāga. Mēs nedzīvosim tādā rajonā, paldies Dievam. Ai, nu tad pastāst vēl kaut ko interesantu. Tev vienkārši nāk tā kā... 2 akumulātori. Ok. Mums būs ļoti liela garāža. Garāžā būs mans workshops, kur es strādāšu, man darbnīca ar metāla lietām. Es tagad visu mūžu esmu fantazējusi par to, ka es varēšu strādāt ar metālu. Īstenībā es mākslas skolā gribēju iet mācīties nevis apģērbu dizainu, bet metālu. Bet man mamma teica, ka tas ir priekš puišiem, un tad es mācījos apģērbu dizainu, un tagad es varēšu mācīties vēlreiz metāla apstrādi. To es darīšu. Un jā, tad būs milzīga garāža, kur Gustavam turēt ļoti daudz lietas. Tu jūti, ka sāk jau nodzist gaisu? Nē, es drošības dēļ. Jā, un es esmu tik ārkārtīgi priecīga par to, ka par spīti tam, ka šī ir 19. gada mašīna, bagažnieku varēs taisīt ar rokām. Viņš nav jātais ciet ar kādu pogu, man tādas lietas vienkārši trīgerē mani. Jā, šai mašīnai ir atslēga, ar ko iedarbināt, viņa nevis poga. Un palisādē bija neviena iedarbināšanai poga, bet vēl uz priekšu un atpakaļ arī jāpārslēdzās ar pogu, vispār debīli. Nu, kā ir, tā ir. Nu, protams, ir cilvēki, kuriem patīk visas tās jaunās, modernās, foršās, lēno durvju aizvēršanas vai lēnā poga, tolets poda vāka aizvēršana. Es tādas lietas vienkārši ciest nevaru. Man patīk, ka es varu aiztaisīt dinamisku atvilkni ciet un ka viņi ir aizvērti tajā brīdī, nevis pēc vēl, 10 sekundēm viņi ir aizvērsies vai tā kā tas bagažnieks. Nu, ok, man tas baigi nekaitināja, bet man daudz labāk patīk visas lietas, kas ir tādas priekš manis vienkāršākas un saprotamākas, un šī mašīna ir daudz saprotamāka. Te nav, forši ir tas, ka ir tas parkošanās sensors, un parkošanās ir kaut kāda tāda lieta, kas ar šo mašīnu arī būs jāiemanās, ir tā kā jāsajūt, kur ir tie stūri, viņai tāpat kā bija Dodžam tāds apaļīgs tas kapots, tu neredzi savas lampas, savus stūrus, tu redzi kapotu vidu, un, tā kā būs kapots ir ļoti augsts, un vēl braucot pa šoseju šodien, es arī ievēroju, kad diezgan, arī atkarīgs no spoguļu regulējuma, bet tā kā diezgan grūti ir brīžiem saskatīt kaut kādus punktus mašīnai. Teiksim, citas mašīnas varbūt, kas brauc vai kā, kaut kādās situācijās. Pieņemsim, ja tu brauc pa šoseju un tur ir kaut kāda rampa, kur kāds varētu braukt virsū un tu katru reizi nepārregulēsi to spoguli tā, lai to atkal baigi varētu pārredzēt. Tad, kad tu piebrauc, es nobraucu no rampas un tad, kad es piebraucu pie ceļa, kurš nedaudz bija līkumā, tad man bija ļoti grūti redzēt, jo ir daudz tās malas priekšā. Jā, viņš ir ļoti tā kā tāds noslēgts. Tev ir ļoti tāds dzīvi, ka tu esi savā ļoti laicīgi, un redz, tomēr izslēdās, ļoti laicīgi jāierauga, jāapskatās tas ceļš, uz kuru tu brauc virsū,
lai tu varētu tā labi saskatīt, kur tu brauc? Nu, visi tie ceļi ir tādi, kur ļoti ātri mašīnas brauc un ir solīdi riktīgi. Es tieši šodien skatījos video, kur viena sieviete pārceļās no Amerikas uz Kanādu dzīvot, un viņa minēja kā lielu faktoru to, ka uz ceļa cilvēki ir nelaipni, ka viņi tur nepalaiž un tā tālāk. Mēs pārcēlāmies no Latvijas uz šeieni, un es esmu tik ārkārtīgi priecīga par to, cik te ir kulturāli cilvēki uz ceļa, cik te viegli ar mašīnu braukt, un kā viņi visi palaiž, un Latvijā tādā īsā posmiņā, avārijas Liepājā, katru otro dienu es redzēju, braucot uz no darba. Te mēs esam, es nezinu, kaut pa to mēnesi. Mēs esam redzējuši kaut vienu avāriju. Jā, mēs jau Bet arī, piemēram, mēs jau neesam redzējuši to, vai viņi sasitusies, vai varbūt vienkārši sabojājies kaut kas un apstājusies. Es esmu redzējis mašīnas, kas malā kaut ko tur remontē vai darās, bet, tā kā tāda avārija kā tā. Nē, mēs uz tā tilta atceries, kur mēs braucām, tur tā policija stāvēja taisni, mēs nogriezāmies no tur bija šoseis. sasitušās. Tur bija kaut kāda, divas vai vienalga, kaut kas bija saskrējies tur, bet tāds neliels tāds fender-benders tur bija. Bet kopumā, tā kā cilvēki rīktīgi daudz uzmanīgāk brauc un izvairās. Bet, nevar, protams, šobrīd par to baigi sajūsmināties. Lielās pilsētās ir daudz neuzmanīgāk tie šoferi, te visur, kur ir tādi mazāki ceļi, ļoti, ļoti solīdi un kulturāli. Un nesen pirmo reizi mēs braucām aiz lēniem braucējiem, jo tāda arī te īpaši nav. Un šausmīgi forši, tā kā grobiņā mēs tur katru dienu mocījāmies pie tā krustojuma, kur visur ir stopzīmes no visām pusēm. Šeit cilvēki māka izbraukt tos krustojumus, kas pirmais piebrauc, tas pirmais brauc. Un pie mums tā kā arī tehniski būtu tāpat jādara. Un tad ir cilvēki, kas tā kā piebrauc un viņi atkal grib ievērot to labās rokas likumu. Un tad ir vienkārši tāda mīcīšanās un gaidīšana. Tad viens gāzē un otrs gāzē un tā kā bremzē un atkal neviens nesaprot, kur braukt. Tad, jā, te tā nav. Ir ļoti skaidri noteikumi un tu ļoti skaidri viņiem seko. Jā, šeit pie šāda veida luksaforu pie krustojuma ievēro tādu pašu principu kā Latvijā pie ārsta. Kurš pēdējais? Un tad, kad tu zini, kurš ir pēdējais, tad tu zini, ka tu esi nākamais. Pa kur brīdi tu izdomā? Tikko. Ok. Nu, jā. Neinteresanti krāsa mašīnai balta. Jā, bet lodas caurums uzlabo. Jā. Mums jau bija pirmais komentārs par to, tā kā speciāli netaisīsim ciet, braukāsim apkārt un klausīsimies, ko cilvēku mums stāsta. Ar laiku varēsim uzlīmēt kaut kādu tīzlu uzlīmu tur apkārt. Jā, jāpaskatās, ko var tīzlu dabūt internetā. Teiksim, sirdi, un tā būs bulta, kas ir cauršāvus sirdi. Tu atceries to pirmo uzlīmu, kas mums bija uz mašīnas, tā kā mēs viņu nopirkām? Tur bija Pantēra. Bet tas bija uz Chryslera? Jā. Jā, es laikam Tur bija atceros. Pantēra ar tādām ķepām. Jā, tas bija tur, kur bija kaut kāda laka nonākus no astronē. Jā. Mēs viņu Tā bija labi. nopirkām pa 500 latiem, karostā, garāžās, naktī, tumsā. Ļoti labs pirkums. Nebija, tā kā pāris gadus bija normāla mašīna. Viss bija labi. Viss bija lieliski. Līdz Džeks, kurš nemācēja remontēt, izdomāja viņai vadus pārvilkt un pazuda. Es negribu vispār atcerēties to visu. Daudz sāpīgas atmiņas, daudz iztērēt naudu. Jā. Mums ir bijuši daudz Džeku pa vidam, kuri nav mācējuši neko darīt un sačakarējuši mašīnas. Tas ir sarežģīti. Un visi domā, ka viņi ir paši gudrākie, viņi stāsta ar pārliecību. Un tad paprasa ļoti, ļoti daudz naudas. Un tad pazūd. Jā, un parasti tam, ka nekas neiet. Un parasti īstais risinājums visur ir bijis vislētākais. Arī fakts. Jā, starp citu. Un es atceros, ka viņai skaitījās, ka ir sabojājies motors, tā mašīna rārā metam, un tad mēs viņu salabojām. Pie cilvēka, kas mācēja kaut ko viņai izdarīt. 7 lati toreiz maksāja. Remonts. Mēs būtu mainījuši motoru. Viss gāja tā kā jauns. Jā, ir inčīgi ar tiem meistariem mašīnām. Mēs riktīgi priecīgi esam, ka mēs beidzot tur Latvijā bijām tikuši pie riktīgi labi meistari. Jā, tagad būs jāmeklē kāds meistars šeit. Nebūs. Kā nē, kaut ko jau vajadzēs darīt. Jā. Pieņemsim, šai mašīnai nestrādā
Es negribu zināt. Riepas spiediena sensors. Jā, mēs to, man liekas, jau noskaidrojām no paša sākuma, ka viņai neiet Jā, sensors. jā. Viņai izsaukuma zīmīt rādījās. Nu, jā, bet, viņu vajadzētu sataisīt. Ņemot vērā, ka nestrādā nevienai riepai, tad droši vien, ka tas nav pie riepām esošais sensors, droši vien, ka tas ir kaut kur uztvērējis viņai tātad, kas to... Ok. Jā. Vēl viena šausmīgi interesanta lieta saistībā ar mašīnām un to, kā te viss notiek, te ļoti daudz ir visas tās vietas, kur tu vari mašīnai kaut ko izdarīt, saremontēt viņu, tu vari, piemēram, Walmartā vai palīdz man ar to lielveikalu Costco arī 100 punkti, ka vienkārši visos tu vari šito visu izdarīt. Tu brauc iepirkt ēdienu, tu aizved mašīnu uz lielveikalu otru pusi, kur tev nomaina motoreļu, nomaina riepas, tev tur visu izdara. Tev to dara, kamēr tu iepērcies veikalā, tu izēj ārā, paņem savu mašīnu, tev viss ir samainīts un tu brauc. Būt mums tik viegli šito visu izdarīt, ne? Aizbrauc un izdara. Jā, eļļas arī daudz, kur maina arī ar tā, ka tu iebrauc ar mašīnu, nekā pārā tev samaina eļļu, tu brauc tālāk, tā kā, Minūšu jautājums. Es iztēlojos, ja man vajadzētu tagad to izdarīt mājās, tas būtu pieraksts, vesela darbdiena no manis, kamēr es aizvedu mašīnu, aizēju uz darbu, pagaidīt, kamēr visu izdara, tad es viņai atkal pakaļ vienkārši no manas darba nedēļas 1 dienu nost. Konkrēti. Tad šausmīgi ārti ir ar to izdomāts, bet tā tas ir, tādas ir tās atšķirības. Un tā, viss man apnika runāt, es gribu iet iekšā, pastīties, baigais klusums ir, jā, aizdomīgi, baigais klusums. Iesim pastīties, kas tur ir noticis, un tad es domāju, ka mums nākamais video varētu būt par māja ievākšanās un tā tālāk. Nē, tas sanāk vēl diezgan tāls priekš. Varbūt kaut ko pa vidam ieliksim, kaut ko inčīgu. Visu laiku kaut ko cenšamies safilmēt. Diezgan jāpierod ir pie tās filmēšanas un, tā kā jāierunājās un jāgrib pastāstīt arī kaut ko interesantu, lai arī jums inčīgi ir paklausīties. Tā kā te jau rakstiet komentārus, ja gribat kaut ko specifisku dzirdēt un tiekamies jau pavisam drīz.